Salamana pamācības 20. nodaļa. Vīns ir zobgalis, ik viens cits stipras dzēriens ir trakulis, kas no tiem streipļo, nav gudrs. Ķēniņa biedinājums ir kā jauna lauvas rūciens, kas aizdod viņam dusmas, tas grēko pats pret savu dzīvību. Vīrs dara sev godu, izvairīdamies no bāršanās. Tie, kas pastāvīgi rājas, ar vienu ir nejēgas. Rudens augstuma dēļ slinkais negrib art, tāpēc pļaujamā laikā viņam būs diedelēt un nenieka nedabūt. Padoms vīra sirdī ir kā dziļš ūdens, bet gudrs vīrs saprot, kā to izsmelt. Daudzus cilvēkus daudzina rimtus un tiklus esam, bet kas atradīs vīru, kas būtu rimts un taisnīgs? Taisnais staigā savā sirds skaidrībā, un viņa bērniem pēc viņam būs svētība un labi klāsies. Ķēniņš, kad viņš sēž savā goda krēslā, lai tiesu spriestu, jau ar acīm vien atšķir visu labo no ļaunā. Kas drīkst teikt, es esmu šķīs savā sirdī un tīrs no visiem grēkiem? Divējāds mērs un svars, abi ir negantība tā kunga priekšā. Jau pēc bērna darbošanās var nomanīt, vai viņš grib būt rimts un godīgs. Dzirdīgu ausi un redzīgu aci, abas divas dara tas kungs. Nemīli miegu, lai tu nekļūtu nabaks. Lai tavas acis pastāvīgi būtu modras, tad tev maizes pietiks. Nelaba, saka pircējs par preci, kamēr viņš to iegūst, bet, kad tā ir viņa rokās, tad viņš to daudzina. Ja arī zelta un pērļu ir daudz pasaulē, tad sapratīgas lūpas ir cildenākais dārgakmenis. Atņem drēbes tam, kas galvo par otru, un izķīlā viņa nepazīstama svešinieka dēļ. Zakta maize cilvēkam gan labi garšo, bet pēc tam tā sēdējam mute ir pilna zvirgzdu. Nodomi īstenojas, ja tos virza ar gudru ziņu. Arī karš jāizskaro ar dziļu prātu un gudru padomu. Melnesis apkārt līzdams izpļāpā noslēpumus. Tāpēc tu netinies ar to, kas savu muti nesavalda. Kas savu tēvu un savu māti lāda, tā gaismeklis apdzisīs visdziļākā tumšuma vidū. Mantojums, pēc kā sākumā cilvēks visai dzenas, beidzot izrādās tomēr nevisai svētīgs. Nesaki, es atriepšu ļaunu, cerē uz to kungu, viņš tev palīdzēs. Divējāds svars ir negantība tā kunga acīs, un viltīgi svaru kausi nav labi. No tā kunga ir atkarīgs ik viena cilvēka soļi. Bet kurš cilvēks gan zina un izprot savu ceļu? Cilvēks iekļūst kā valgā, ja viņš pārsteidzīgi apsolas svētas lietas un tikai pēc solījuma apdomājas. Gudrs ķēniņš izklīdina bezdievīgos un liek soda ratam pāriet pār viņiem. Tā kunga gaismeklis ir cilvēka gars, tas apgaismo pašus visslapenākos cilvēka miesas dziļumus. Žēlstība un taisnīga rīcība no ķēniņa puses pasargā viņu, un viņa godakrēsls balstās uz viņa sirds šķīstuma žēlstības. Jaunekļu gods ir viņu stiprums, un sirmi mati ir vecuma goda rota. Ļaunumam jāpratojas ar bargu sodu un spēcīgiem sitieniem, no kuriem uz ādas paliek asiņainas sloksnes. Tā tie iztīrīs no ļaunuma sārņiem visu iekšējo cilvēku.